Labvakar visiem! Prieks jūs visus redzēt, kopā skaitā, pat tos, kas ir pirmajās rindās. Paldies mums vēlas, ka viņi nepaliek tukšas. Mēs šovakar skatīsimies Place Beyond the Pines, jeb Ņujorkas sēnā. Un es droši vien, ka došu vārdu uzreiz saviem kolēģiem. Es esmu Sergejs no Kinokultūras, bet es nedomāju, ka tas vairs jāsaka kādam ir tāpēc, kā tu var neteikt. Sergejs Kinokastā vēlos. Raivs, jā. Tur autorijā vēl ir Mareks, Ģirts, Uldis pie kameras. Veldi šodien nebūs, tāpēc prezentāciju vadīšu es. Centīšos nedaudz kompensēt, jā. Šī prezentācija pa Veldis prātam tā kā būtu par Goslingu, jo viņa, kā jau visi zinat, viņai ļoti patīk viņš. Un tā, viņai pat ir sava krāsējumā grāmata ar Goslingu. Bet šīs prezentācija, tā kā es to vadu, tā domāju nebūs par to, jo tā būs nedaudz par citām lietām. Protams, arī nevajag aizmirst, ka meitenes, kas sēž pēdējā rindā, ir vai ne? Tas ir jums. Jā, un vēl gribu atvainoties viņas sekotājiem Twitterī, Made Bill, par to, ka viņa šeit nav. Viņa lika nodot sveicienu. Tā. Tātad, jā. Šāda būtu prezentācija. Veldi būtu bijuši šeit. Šāda. Principā tā mēs varētu turpināt. 15 minūtes. Jā. Bet, tā kā es šeit pats esmu, tad būs par Eva Mendes, jā, prezentācija. Jā. Mēs šeit arī varam teikt. Jā. Bet, tad prezentācija būs par Rudolfu mantojumu. Precīzāk par to, kas tiek nodots no tēva dēliem un kā tas ietekmē to dēlu dzīvi. Tātad piemērs par zvaigžņkariem. To mēs visi apmēram zinām, vai ne? Tā kā par to es nestāstīšu. Bet turpinājumā tad par vairākām filmām, kurās ir aprakstīts, tad, kā dēli ietekmējušies no dēliem. Tātad American History X, kurā uzskatām var redzēt, ka Edvards Nortons, arī Leldis viens no elkiem, viņa neatturējās ielikt. Jā, tad arī viņš ir iespaidojies no tēva, no tā, ka viņš pamests un tā. Tā ir viena no filmām, kurā ir Karala slava, protams, kā Leldi pat teica, viens no skumjākajiem stāstiem kino vēsturē. Arī par supervaroņiem, protams, nevar aizmirst. Šorīt gatavoties prezentāciju, surfoju Naļgigā un uzgāju vienu bildi šādu te, kas ir tā kā papildinājums iepriekšējai bildei, jo, kā visi zinām, Batmanam un tam Supermanam vecāki nebija pie viņiem viņa dzīvē, un tāpēc viņiem tā kā atrīvība savā ziņā bija uz tiem citiem ļaundariem. Tā kā jau redzēt, arī bildē viņi atriebjās viens otram. Un kāpēc ņemts no Naļgiga? Tāpēc, ka nesen Twitterī bija tāds no ceha, bija par to, ka polis joko, tāpēc es neatļāvos neielikt atsauc, lai pēc tam mani tad neiet Raivs joko vai kā. Tātad arī Augusts Rašs, kurš redzējis, tas zinās, ka tur diezgan brīnumainā veidā atrod bērns savus vecākus. Un gēnos, protams, viņam ir visā talanti un kā pasaulē tur vienā plūsmā atrod bērns savus vecākus. Un kā pēc tam iespaidojas. Tātad arī Billijs, kurš principā pretojās savu tēvu kā nonecinājumam, tomēr izdarīja to, ko viņš vēlējās. Un arī Indiana Jones principā atsties no savu tēvu, bet tas tāpat laikā arī viņam prasa, lai viņš sacenstos ar viņu. Un arī tas ir kino apskatīts. Un tad ir jādomā, vai kas tieši Place Beyond the Pines, kā Goslings būs atsties no savu tēvu, kā Coopers būs atsties no savu tēvu. Tad arī reku no Billa. Jā. Arī šī foršā filma. Nemo. Un arī Vils Smits, kurš principā darīja visu, lai
viņa dēls būtu tā kā izdzīvot. Un es domāju, ka šajā situācijā dēls no tēva paņem diezgan daudz, un arī viņš varētu izaugt tieši tāds pats kā viņš. Arī šī kundzīte, kas ir savā ziņā vīrietis. Tā vēl nav sauc. Arī, protams, Harijs. Un, kā Lelda pat teica, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad vecāku nebūšana kopā ar bērnu ir pretty awesome, jo viņš principā izvēl visu burvi pasauli no ļaunā Voldemorta. Tā kā paldies viņa vecākiem. Joker Family. Jā, un šajā filmā skatīsimies, kā Goslings apiesies saviem bērniem, ko viņš no savas ģimenes ņēmis. Jā, bet tagad konkurss, kur man palīdzēs Sergejs no Kino Kults. Jā, varēsim laimēt plakātus. Mums ir 11 plakāti. Tātad, jā, un jautājuma kārtība tāda, ka vienkārši paceļ roku, jūs jau zināt atbildi tā. Tad, pirmais jautājums, cik reizes pārrakstīja scenāriju Lesbian the Pines? Tur. 5. Nebūs, daudz vairāk. 9. Augstāk. Tur. Skaļāk. Vairāk, nu te jau sākas minēšana, tad nākamais ir neatminēs, es domāju. Mēs vienkārši iedosim krūzijā tam, kas būs tuvāk. Tātad 2 būs, tagad izvēlēsimies 2, Reku 1 un tur augšā. Tātad kurš no jums pateiks tuvāk, tas arī dabūs krūzi. Reku pirmā. 97. Nē, augšā. 4. Nu, gandrīz 37 ir pareizi atbildē. Jā. Dosimies. Apos, jā. Augstāk, tad var nākt tajā cilvēks pateikt. Jā, atkal jautājums par skaitļiem. Cik vecs viņš bija, kad viņš sarakstīja savu pirmo filmu uzņēmu? Kur lē? Precīzi. Tieši tā. Un vienīgajā liekas, ka viņš ļoti līdzīgs Goslingam. Es Sergejs teicu, ka neesot līdzīgs. Nē, viss kārtībā. Jā. Nākamais jautājums būs par tātad priekš tam aktierim. Es laikam zināt, kur nofilduši materiālu, ne? Prezentāciju? Es domāju, mēs dodam iespēju citam vai arī? Tātad, nu jau es droši vien izlasījāt. Tātad, Reku augšā cilvēku. Bradley Cooperam? Tad ir kurtelīga situācija, es neatceros atbildi pareizi. Jā. Nē, es tikko atcerējos. Jā, Bradley Cooperam. Jo par Bradley Cooperu bija vēl viens jautājums, tāpēc tā samulsa. Jā, pareizi, Bradley Coopers. Jā, tagad par vēl vienu bildi Red Medis. Kurās filmās viņi atveidoja sievu draudzini? Augšā? Vienu, man liekas, bija Fast and Furious. Tur nebija. Jā, cits ir apvienojis. Sergejs ir apvienojis, jā. Reklējā? Un vēl viena? Tikai viens. Labi, augšā? Otrais ir Deja Vu. Nē. Nebūs. Nomaini bildi, cilvēki nevar padomāt. Skatieties Bradley. Ja mēs pazīstam filmu ar Denzelu, man liekas, ka viņa darbība noteikti Miami, ja es neatceros. Vai kaut kur Floridā.
Viņi ir kaut kādā 2000. Gada filmu. 2000. Gada filmu. Ok, vēlreiz Eva, iedvesmē. Te lejā bija pusi atbildi kā training day, un otra filma. Iedodiet plakātu vismaz. Mēs uzsveram plakātu Krūza, tā otra filma bija Out of Time. Jep. Jā. Lūdzu. Nu, puse vismaz ir. Aplaus. Jā. Nē. Kurai filmai gatavojoties, viņš izskatījās šādi? Tev bija vajā? Tas ir nākamanda. Jep. A-komanda. Lūdzu. Brīnis, ka meitenes neatbildīja pirmās. Tad jā. Tiesa gan ne šajā versijā. Jā. Ar kuru Eva Mendes nevis pārgulāja, bet ar kuru viņi gribētu sastrādāties kopā? Režisori. Izcils režisors. Sapratu, ka meitenes trivijas ziņā par Goslingu daudz jautājumu. Nu jā, ja Lelde būtu šeit, tad meitenes būtu visi pie balām tikušas, bet tā kā mēs ar Sergejsim šeit. Es tiekrītu, ka tu viņi labāk skatīties, nevis domāt ar kuru pēc un priekš kām, vai ne? Jā. Deivids vārdā. Finčers? Nē, cits. Deivids Kronenbergs. Nē. Viņš? Jep. Ar šo Deividu Linču. Tad viņš šodien redzēja ļoti līdzīgi cilvēkšanu. Tā. Šeit pie Leldes var griezties pēc šīs maskas. Viņa teica, ka viņa sadabūs to visiem, jo viņa šeit nav. Tad vēl viens jautājums, tāds speci jautājums varētu būt. Pirms es sāku runāt, skanēja zālē mūzika. Un tā ir grupa, kurā spēlējas Ryan Goslings. Kā sauc vai grupa? Krūz? Jā, pareizi. Mēs iedosim visu otro reizi, jums būs 2 krūzes. Tas ir 2 reizes labāk nekā 1 krūze, tāpēc, ka jūs ļoti daudz zināt un par to jāklāvē. Super. Te laikam es ārši pastrādājos. Nosūtīsim atvērt. Ja jūs zināt atbild uz nākamo jautājumu, jūs sakat. Mēs varam uzdot jautājumu viņai par to, kas būs nākamais kinoblogsēns. Ar Goslingu. Tur nebūs Goslings vairs. Tur nebūs. Jā, es domāju, Sergejs varētu pastāstīt, jo viņš ir tikai jau. Visi jautājumiem. Jā. Forši. Viņš varētu pastāstīt par nākamo sēnus. Jā, mēs arī visi, protams, filmējam, mēs pēc tam ieliksim apskatīties un galvenais, ka skatīties būs Lelda, viņi ķeksēs, cik daudz Latvijā zina par daudz par Goslingu un cik daudz nezinu, es nedomāju, ka viņi būs pārāk priecīgi, bet jūs viņu noteikti uzaicinās draugos vai Facebookā. Tas esmu droši par tā. Bet tas arī viss jāskatīsimies filmu un nākamais sēns ir nākoši ceturtdien, vienu dienu pēc brīvdienas, un būs Michael Bay filma Pain and Gain, tas ir kaut kas pilnīgi pretējais šai filmai. Biļetes jau ir pārdošanā, ka jūs būsiet atnākuši mājās, mēs jau būsim apbūsējuši saiti. Tā kā nāciet un tiksimies pēc nedēļas. Paldies jums!